Mūsu ceļojums sākās no Rīgas, lidojām uz Poliju, tad no Polijas lidojām uz Minhenu, no Minhenes uz Mumbai, no Mumbais uz Goa. Mēs izvēlējāmies Indiju, tāpēc, ka līdz februāra beigām ir ļoti lēts aviobiļets. No Indijas, lai ceļojam tālāk uz Taizem, uz Puketu, pavadīsim tur vairākas dienas. Gribam apskatīt vairākas salas, un tad no Puketas mēs lidojam tālāk uz Malaiziju, Kuala-Lumpuru. Tur mēs paliksim arī vairākas dienas. Un tad mēs iemesls, kāpēc, jo iekšējie lidojumi, kas ir Āzijā, starp šīm visām valstīm ir tik lēti, ka bija grēks viņus neizmantot. Mēs ļoti gribējām vēl apceļot Singapūru, citas valsts, bet mums neatļauj laiks. Tad no Malaizijas mēs lidosim uz Stambulu, satiksim tur savus draugus, paliksim pie viņiem pa nakti, aiziesim pādīsim kādīgas turku vakariņas, un tad jau dosimies mājās pie saviem draugiem, ģimenēm. Pavadam ceļojumā vairāk nedaudz kā 2 nedēļas. Ceļojums tika pārcelts pēdējā mirklī, bet tāpat tās paspējām visu biļeti samainīt un esam laimīgi. Indiju mēs ļoti gribējām apceļot, bet tas mums sagādīja liels galvasalpas, jo mums 2 reizes atteica vīzu uz Indiju, nācās pazaudēt 125 eiro, un otra lieta mums pārcēla lidojumu no 10. uz 7. un to es uzzināju 7. februārī. Tā kā mums nācās arī vēl pastrasot ar customer service, lai dabūtu jaunas aviobiļetes un lai tomēr tiktu beigās uz Indiju, lai ieliktu mūsu ceļojumā. Man gan ierakstīsim mūsu pirmos iespējas Indijā. Mēs esam Mumbais ielās, ka tuktuks brauc. Kāds tev ir sajūtas šodien? Mēs tikko pamodāmies. Jā, ārēji 3 pulkstenis un nenormāli mēs ejam meklēt pusdienas. Te, ka kaut kāda grausta riņķi ir, jā, šādi izstāsta mūsu Mumbais iela. Tā kur Aigars apstājās pie sulu veikaliņa, mēs dzersim sulas, nezinu, kā mums vajadzētu. Viens ir Mosambī 30, bet dabīgās, un viena ir ananās. Kaut kāda sugarcane arī, bet viss pa 2 sulām samaksājam 30 centus. Un katra sula 0,5. Te mēs ēdīsim. Te mums tāds barčiks. Tā, man ir troklis, te ir briesmīgs. Mūsu pirmās pusdienas Indijā. 1 eiro šitā porcija. Manējais bija 80 centi, zupa bija 30 centi, un tad mērcītas ir arī kaut kas mazāk. Tā kā labi aptīt. Kamēr Aigars fonā runājas ar vietējiem indiešiem, šī bija superīga pieredze. Mēs piestājām pie vienas no ielas ēdājiem, viņi parādās parasti vēlu vakarā, viņa ļoti skaista sieviete un patīkama. Un tad viens no indiešiem mums uzrunāja, ka mums obligāti tās būmijas jāpagaršo, kuras lītās mums arī parādījuši. Bet pats interesantākais bija tas, ka tā būmiņa var būt gan sāļa un asa, gan arī dabūt viņu savā veidā saldu. Tā bija superīga pieredze. Okay. Un vēl interesantākais tas, ka Indijā tiešām kvalitīvs ēdiens, un mums vēderi vēl nestrēko. Vietējo kožlana. Šī bija ļoti interesanta pieredze. Aigars to arī izmēģināja, skatīsies nākamajā video, bet tā lapa nāk no pipardzintas un iesmērē kaļķu un no visādām garšvielām. It kā lecēdzināt telpu, bet īstenībā, lai viņi dabūtu vieglu eiforiju un lai viņiem ir mute smaržo. Aigars smaržoja mute pēc rozēm. No Aigars nopirka savu to lapu, samītu šī tādu. No Aigara. Okay, I'm eating. Eating. Everyone? Okay. Nu kā? Aigars teica, tā lapa nedara neko, bet es aizgāju iesniedz atpūsties, un Aigars izrādās apēda otru lapu. Un tad es saņēmu šādu video. Izrādās, ka viņš vietējiem indiešiem ar tuktukiem bija kaut kur demolējis devis pa pilsētu Mumbajā. Paldies Zem, ka šo ieraudzīju tikai no rīta. Un šī lapa izrādās vietējiem izraisa atkarību, tāpēc viņam tikai ļoti labi patīk, un tāpēc viņi ir lieto. Un arī palasot to, ka viņi ir bieži vien liek iekšā tabaku, bet viss esot dabīgs un ar likumu apstiprināts. Bet jā, Aigaram garšoja, vētas viņam nestreikoja, apsmaržoja pēc rozēm, un viņš bija ļoti labi izklaidējis. Kā teikt, viņš saka, ļoti superīgs atmiņas viņam būs no Mumbais. Bet teikšu tā, pa Mumbaju pirmo un pēdējo reizi bija tāds kultūras šoks, ka es noteikti negribētu atgriezties. Pirmajā dienā bija bailes iet ārā uz ielas no tā visa bārdaka, no visas tās satraukuma, kas tur uz ielām un trokšņa. Bet vēlējos minēt to, ka esmu šokā un pārsteigta, cik indiešu cilvēki ir laipni, atsaucīgi, ētiski, kulturāli. Jā, viņam ir liela nekārtība, bet tā attieksme par tevi, neskatoties to no kādām aprindām, viņš nāk vienmēr būs yes sir, please sir, dodos ceļu, tevi palīdzēs, tevi apsargās, uztvers tevi kā labāko, kā Aigars saka, viņu uztver kā dievu. Un neviens to neprasa naudu, es to neskrenu pakaļ, neko necenšos tev atņemt. Es neesmu redzējis nevienu agresīvu cilvēku uz ielām, viņi visi vienkārši tādos ar labāko sirdi. Mēs braucam ar taksistu, viņš mūs ved uz Mumbais lidostu. Nereāli skaista Mumbais lidostu, es biju tik pārsteigta. Un tas ir tas lielākais kultūras šoks, ka tev ir viss nabadzība un tie apšā viss bagātais.
6. lidojums, tā kā dodamies tālāk uz Goa. Tā esam ielidojuši Goa, un kas man šosīgi pārsteidz, viņiem visur lidos tās Starbucks pārsvarā, tā kā. Un vēl viena mācība, kuram pastāstīt Indijā, ir lētāk ņemt no banka automāta. Viņi ir pieejami, visur atrodami, nekā mainīt naudas punktos. Ja naudas punktos tev jānodod papīri, viņi uzskaita katru centu, viņu, kur tu paliksi, kāda tev ir adrese un ļoti liela komisija. Mēs esam, kur mēs esam? Mēs esam Braucam no Goa. priekā par 5. Kurš lidojums jau Es neatceros, kur Mēs esam Ziemeļgoā, tagad braucam uz Dienvidgoā. Agonda Ja bija. Latvijā jums ir 7:30, pie mums jau ir 12 dienā, kad arī apmēram nopirka virs man vīnu, 60 15 grādi. Es ceru, ka es izdzīvošu. Cik kā tev valiņš? Viņš ar kaut 60 centi. Tā kā priekā un gaidat updates. Tā mēs esam atbraukuši mūsu nākamajā viesnīcā Goa. Tā ir mūsu ieeja. Es domāju, ka jūs visi skatāties un esat šokā, kur mēs vispār esam nokļūst. Tā ir ļoti liels kultūras šoks, bet es visu apkopu. Tā reka mūsu nākamās naktsmājas uz pāris dienām. Gulbīši mūs arī sagaida. Tāds mums ir ledus skapīts. Te visās civilizētāk. Nav miskas uz ielas. Nopirkām čības. Es arī sev. Aigras man nopirka čības. Man dar tikai vīrieši, diemžēl, jo sievietēm 40, man bija pa mazu un nācās ņemt 42 vīriešu. Laikam vīriešiem te ir lielāks kājas, sievietēm maziņas. Esam atnākuši uz restorānu jūras krastā. Te ir mūsu pludmale. Ko mums te atnesa? Kas tas ir? Es jau nezinu. Sweet sour chicken. Cepti rīsi mums ir. Tad ir čapnī ar sviestu un masalā prons. Labu apetīti! Noteikti Indijā ir jāņem maize kopā ar ēdienu, nevis rīsi. Tā maize noņem to asumu un piedod ļoti foršu garšu. Masalina nenemaldevīgs ēdiens. Un govis te ir visur. Viņas ir uz ielām, viņas ir arī pie jūras, viņas staigā tavos pagalmos, un viens viņas neaiztiek, viņas tik nāk tev traucēties. Jumbo. Jumbo. Jumbo, jumbo. Nu, tāda ir mūsu pludmale nākamās 3 dienas. Mēs esam Dienvidgoā. Aigra satika savus draugus. Tikko bija govs, tagad ir suns. Nu, tā pie mums izskatās. Tiešām skaisti. Iesim pataustīt ūdeni. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Far across the distance and spaces between us, you have come to. Nu, Aigra pastāst, ko tu labēt. Mēs tikai to vien daram gādam kaiz, bet te nevar savādāk teikt tik viss Šis ir garšīgi. krispijs. Nezinu, kā viņu sauc, bet ļoti labs. Ļoti labs. Tā ir mērķa tāda piparmāta. Mēs redzējām, ka tur blakus galdiņā, kad cēda. Mums arī gribējām pasūtīt. Tā mēs nopirkām kartupeli kā mājās, kas ļoti elziņā garšo. Un tad pagājušā pasakā viņš garšo kā mājās kartupelis. Garšo pēc kartupeļus. Tiešām, iedomājies Indija un Latvija kaut kas kopīgs. Kartupelis. Sūta pilpienu. Jā, mēs jau visu apēdām. Kā tajā reizi. Tā, te ir pirmo dienu apsas, tā kā tiekamies kaut kad citreiz. Atā!